Jau, ir baigi karstais, bet nu labi. Gribējās ierunāt to video arī. Sakarā par politiķu meliem un divkosību būtu īstenībā sakarā vakardienas gandrīz izvarošanu čimoriem visādiem salaistiem mūsu zemē. Krievu valodu atkal izteiktā dominancē, jo kā ar ukraiņiem sarunāsies krieviski, citā valodā viņi nemāk runāt. Kā ar visādiem čučmikiem sazināsies, ja krieviski viņi runā, tad ir ok. Ja viņi nerunā krieviski, tad es nezinu kā. Ja angliski ar viņi nerunā, ja tā kā gribēju aicināt visus politiķus beigt salti un ciniski melot. Beigt tautai braukt pa ausīm. Un sakarā vakardienas gandrīz izvarošana, ja, daudziem politiķiem, ieskaitot publiku, būtu vienkārši jādemisionē un jāstājas tiesas priekšā. Un tas, ka es savā valstī nejūtos kā savā valstī, ka atkal kārtējo reizi krievu valoda dominē, ko un kur saukt pie atbildības šajā gadījumā? Pasakiet jūs man. Kuru saukt pie atbildības? Pie atbildības jāsauc būtu daudzi. Tā kā vēlētāji neļauj sev braukt pa ausīm. Es domāju, ka līdz šim neviens politisks spēks nav cienīgs tavs balss. Varbūt taustošā saule Latvijai, bet atkal nekāpsim uz grābekļiem, ja? Nekontrolēta imigrācija, visādi sūdi, kas bijuši pieņemti. Stambulas konvencija, kur nedarbojas nekurā galā, ja? Kāpēc Stambulas konvencija? Kur viņa Stambulas konvencija, kad sievietes gan izvaro? Stambulas konvencija vienkārši tika pieņemta paskata pēc tieši tā, lai vienkārši, Latvija būtu to advancēto valstu klubiņā, kaut gan īstenībā tur no advancētuma nav cik melns aiz naga. Tā kā aicināšu jūs 10 reizes pārdomāt pirms izdarīt savu izvēli. Kaut gan es domāju, ka tur jau iepriekš viss ir izlemts, jo ja vienotībai pietiek nekaunības atkal kandidēt, ja pēc visiem tiem savārītiem sūriem, ja, aplūkšņu algām un visādiem briškana pāļiem un Covid afērām un visu pārējā Ašradans, Siliņā un tam līdzīgi politiķi cilvēki vienkārši, kā lai pasaka, nekaunība, tas nav dziedināms. Vienkārši nekaunība ir nekaunība. Cinisms ir cinisms. Tas ir palielo viss. Tā kā sievietes uzmanieties, pērkat sev asaras gāzes baloniņus. Ja baloniņi nav, tad vienkārši ķerieties pie olām un spiediet no spēka. Tas ir mans ieteikums jums. Visiem jauku dienu.